Garkalnē ir apskatāma Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istaba, kurā vairāk kā 10 gadu garumā krātos vēstures materiāls par latviešu rakstnieku, dzejnieku, tūkotāju un gleznotāju pēdējiem dzīves gadiem Latvijā savākuši vietējie vēstures apzinātāji. Latviešu klasiskās literatūras dižgaru piemiņas istaba mājvietu radusi glīti izremontētā ēkā kopā ar novadu bibliotēku. Ideja mums radās jau pirms 10 gadiem, tad, kad mēs svinējām Jaunsudrabiņa 130. jubileju. Un tad mūs uzaicināja, tas ir dāmu klubiņa mūsu, Pīlādzīte, uzaicināja ar nelielu izrādi. Un tā izrāde notika brīvā dabā pie Jaunsudrabiņa piemiņas akmens šeit, Saules ielā Garkalnē. Un tad mēs sākam domāt, ka varbūt tas ir pa maz, ka tikai albumos tiek atmiņas saglabāta, tikai kādās varbūt planšetes kaut kur, bet ka vajadzētu mums piemiņas istabu, ja? Jo muzejs jau ir, bet mēs gribētu piemiņas istabu, jo Jaunsudrabiņš tomēr pēdējos 6 gadus savā mīļajā Latvijā ir nodzīvojis šeit Garkalnē. Garkalnē iecerēts izveidot arī Jāņa Jaunsudrabiņa dabas taku, pa kur ejot varēs lasīt rakstnieku dažādus domu graudus, iepazīties ar savvaļas augu daudzveidību un izziņas materiāliem. Ideju rosinājuši rakstnieku tēlainie dabas apraksti. Es domāju, ka šīs te vērtības, tās tādas, kā saka, paliekošas senas vērtības. Tas nav kaut kur no malas kaut kāds, bet tas ir tā kā no tēvu, no mātes, mātes zemes, kā tādi stipri cilvēki, kas nākuši un uz tiem turās visa pasaule. Es domāju, arī Jaunsudrabiņa tagad tā kā būs, kur viņš staigāja makšķerēt, tas ir vajadzīgs. Mēs to uzskatām, ka tas kaut kas, lai arī paliktu bērni, lai saprastu mazbērni, lai skolēni saprastu, jo tagad ir daudz visādu iespēju un lai nepazustu tas viss. Un tāpēc mēs nesam tautā to visu. Un lai atcerās, lai domā un lai arī zina, jo vairāk dzird, jo vairāk saprot. Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istabā bieži notiek kultūras pasākumi. Arī muzeja naktī šur bija atnākuši dažādu pauģu pārstāvi. Es esmu vietējais un gribēju būt Garkalnē un tālu nekur nav jābrauc. Un pirmo reizi tā visu piedalīties, jo iepriekš nekur neesmu piedalījies vēl tādos pasākumos. Garkalnē Jānis Jaunsudrabiņš pavadīja savus pēdējos dzīves gadus Latvijā. 1944. gadā rakstnieks devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur pavadīja savu mūžu nogali. Garkalnē autors sarakstīja grāmatu Redzēts, dzirdēts, justs, tēlojumus Mežonieks un Vēžošana, Lugu ezermaļu krokodils, Stāstu liktenis un vēl daudzus citus darbus. Velga Galviņa, Jānis Galviņš, Didzis Pučs, TV Spektrs.